Uzreiz tā, par aktieru profesiju. Kas ir aktieru profesija? Man uzreiz pirmais, kas man nāk prātā, tās ir divas pretrunīgas lietas vienmēr jāapvieno. Tev ir totāli pilnīgi nedabiski apstākļi, kuros tev jābūt ir dabiskam un brīvam. Un šie divi pretstati, pretdabiskums un dabiskums. Aiziet, vienkārši sākam staigāt pa telpu, vienkārši ejam. Bet visu laiku turaties tā, lai būtu maksimāli telpa piepildīta. Un tajā brīdī mēs to arī darām. Mēs esam reizē atbrīvot un mēs reizē koncentrējamies tomēr uz to, lai telpā nepaliktu caurumi kaut tādu tukšumu. Skrējienam jau. Tā. Tur paliek caurumi nedrīkst palikt telpā. Un ļoti vienkārši. Atkal tāpat telpa piepildīta, vienīgi vēl bumba iet no rokas rokā. Aiziet. Kontakts ir svarīgs. Pirms piespēles kontakts ir svarīgs. Acu kontakts pirms piespēles ir svarīgs. Neapstājušos atbūt labi. Tā ir tā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, stop. Ledus, sniegs, ledus, acis ciet, tam, kuru vēd, acis ciet. Un mēģināt nešmaukties, jo tikai tad dabūsim kaifu, jo nešmaukties. Kaut kas priekš. Nebed. Stop! Atveram acis. Kāds krīzi jūs? Tas bija bēdot. Visu laiku tā ēna, tā zin kā zipsīs, lai nevis kaut kur ciemšā. Jā. Nu, un šeit ir svarīgi šī uzticēšanās partnerim. Jūs pasargās, tas otrs jūs vēd, viņš redz, viņš jūs pasargās. Izņemot dažus džekus, kuri varbūt...